Es esmu domājis par šo ilgi, ritīgi ilgi. Zini kā, tu zini, ka jābūt konsekventam, lai uzbūvētu muskuļu masu, lai uzaudzētu svaru, lai nomestu svaru, lai attīstītu jebkādu mērķi, kas tev principā ir. Un, zini to sajūtu, kad tev liekas, ka tu sēdi uz dīvānu un tev liekas, es kā lai negribu nekur iet, tā kā, come on, tā kā vajadzētu aiziet uztaisīt ēst un paēst un tad iet gulēt un jau ir vēls, kāda jēga, ja? Un tajos brīžos tev liekas, lai tu darītu to, tev vajag to tajā brīdī tev vajag saņemties un tomēr iet un uztaisīt to ēst vai aiziet uz to džimu vai ko tik nedarīt, ja? Tev liekas, ka tas ir tā pareizā lieta. Un no vienas puses tā ir, jā, protams, tev vajag darīt tās lietas, tās grūtās lietas, īpaši tagad tu tās nevēlies, bet ja tu vēlies tiešām sasniegt rezultātus, tā nav atslēga. Tā, protams, ir lieta, ko tev jāattīst un jā, bet tā, es personīgi tā neesmu sasniedz savus rezultātus. Jā, protams, es darīju tās grūtās lietas īpaši tagad, es nevēlos, bet, lai tiešām uzbūvētu šo muskuļu masu, vai jebko, ko tu darītu, tev vajag saprast, pirmkārt, šis nav tas advice, tas padoms, ko es tev gribu teikt, bet, principā, lai tu uzbūvētu masu, tev vajag saprast, ko tev vajag ēst dienā, kad tu vari ēst to, cik tev tiešām jāpēd, vai tev iet svars uz augšu, tev vajag visu to činīt un saprast, un jā, viss proteīns, un viens sastāvdaļas ēdienu, un viss laiks sliktos, un sarežģīti, rītīgi sarežģīti, īpaši, ja tu gribi kaut ko vēl garšīgāku uzēst, vai tev ir kaut kāds, tā kā man vakar, aizvakar, viss kaut kas notika, un tu tur īsti nevari, iesim un dabūsim šitā ēst un tā ēst. Atslēga šim visam ir tas, ka man personīgi rezultāti, reāli rezultāti parādījās tikai un vienīgi tad, kad es sāku, tu dzirdēsi un tu aizslēgsi prom. Principā, man rezultāti tiešām parādījās tad, kad es atbraucu uz kojām, un ne pirmajā gadā. Pirmajā gadā, jā, es mēģināju testēt visu kaut ko činīgi ar kaloriju skaitīšanu, it kā gāja svars uz augšu, bet tad vasarā atkal nokritās tīras krietni. Bet šajā gadā man jau ir 84, lēnām konkrēti balkojot no rīta sveroties 84 un no rīta sveroties sākotnēji man bija 79, 80, tā kā pa septembris, oktobris, novembris, tā sākās decembris, pa 3 mēnešiem 4 kg, super, tieši pēc mana plāna, kas man bija. Tā kā ideāli, nesen sanāca skatiņš paskaties iepriekšējo video, lai dziļāk informāciju par to, bet tāds mini kāds 3 dienas neplānots un nebija forši. Un tā noteikti, ja tev nav viegli ēst. Un pēdējās 3 dienas, lai es dabūtu tās kalorijas, ar ko balkot, man būtu jāraujās visur apkārt, lai uzēstu to. Un arī kojās, ja man nebūtu noteikts plāns, cik daudz apēst, kurā brīdī ēst, es nevarētu apēst tik daudz. Un jā, es esmu atradis visādus hakus, kā dabūt to visu iekšā, un man ir vlodziņi un viss kaut kas tam līdzīgs, tā kā pačako man kanāli. Bet jā, lai tu varētu tiešām uzaudzēt masu, lai tādu mērķi sasniegt, kuram vajag šo konsekvenci šo lietu, tu nevari vienkārši, davai David Goggins, bet šī motivācija neiet ilgi un ar disciplīnu, ko arī, lai tas nozīmētu, jā, tā ir principā tā pati motivācija. Tas nerezultēs
tavā mērķa sasniegšanā. Ja tu izveido vieglāk, tad šī disciplīna tev palīdzēs turpināt to, bet tu ir grūti uzaudzēt tādu disciplīnu, kur tev jau viss apkārt ir brūk un krīt, un tu nevari neko dabūt, bet es esmu disciplinēts, tagad ir vakars, nakts, un tagad iešu taisīt ēst, iešu trenēties un vēl visu kaut ko. Tas notiek tikai reizi nedēļā var būt, un tas nav tā, ka davai vienmēr. Tev jāatrod, kā tiešām uztaisīt to mierīgo vidi apkārt, lai tu varētu darīt tās galvenās lietas, kas tur ēst, trenēties, visu to atšķirībā pēc tavu mērķi. Tā kā atrodi atvieglo lietas, lai tiešām uzturētu tās konsekvences un ar konsekvences veidojas rezultāti. Ja tu vēlēsies, lai es tev palīdzu tavā situācijā, tieši tavā situācijā, pačako pirmo laiku apstā, tur ir 1-pēc-1 coachings, pagaidām tev prasa tikai pirmsbildi, pēcbildi, tā kā aiziet ko, un 2-3 links apstā Latvijas izaugsmes cilts, tur ir Discover Sevis WhatsApp grupa, un tur katru svētdienu 8 no rīta veido šo grupas videozvanu, tā kā, ja tu vēlēsies tikai vienkārši uzprasīt kādu jautājumu vai turēt sevi atbildīgu ar citiem cilvēkiem runājot un stāstot, ko tu darīsi nākošajā nedēļā, noteikti aizēj, pievienojies, būtu forši pabazarēt. Un tas ir viss pie šī video. Tur arī treniņu programma. Sorry, atceries, tā kā, ja tev nav treniņu programma, noteikti aiziet pašu ko manējo. Un tas ir viss pie šī video. Tiekamies rīt. Rītdien būs video, tā kā noteikti nosviet to sarkano poziņu. Tu un es uzzīšu nospiedīšu gaisā, aizsūdzam draugu, ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.